Paziņojuma akts, nota. Dzimta Mareks paziņo tiešā un atvērtā ēterā, šajā laikā, šajā dimensijā, visos laikos, visās dimensijās, no laika pirmavota, no visu dimensiju pirmavota. Latvijas Republika P. rezidentam, ministru P. rezidentei, korporācijas Latvijas Republika trasta pārvaldītājiem. Sniegt publisku paskaidrojumu par notikušo uzbrukumu dzīvām būtnēm uz sauszemes lokācijā ar nosaukumu Valmiera. Ar šo paziņojumu vēršamies pie jums kā tiesiskas un humānas kārtības aizstāvjiem, lai informētu par notikušo starptautisku cilvēktiesību un dzīvības neaizskaramības pārkāpumu, kas ir noticis lokācijā ar nosaukumu Latvija Valmiera. Pēc publiskā telpā parādījušās informācijas ir noticis bruņotu personu grupā uzbrukums dzīvām būtnēm, apdraudēta viņu dzīvība, drošība un neaizskaramība. Notikusi nolaupīšana, piesavinātas privātā automašīna un piederošās mantas, pārkāpjot starptautiskās tiesības, cilvēktiesības un jebkādas ētikas normas. Dzīvās būtnes tika fiziski apdraudētas ar spēka pielietošanu, aizvestas uz Valmieras valsts policijas pārvaldi. Šī rīcība ir jāuztver kā smags noziegums pret dzīvību, brīvību, godu un cieņu. Vēršamies pie jums ar aicinājumu publiski nosodīt notikušo kā nepieņemamu vardarbības aktu, pieprasīt izmeklēšanu starptautiskā līmenī, nodrošināt diplomātisko un juridisko atbalstu, lai cietušās būtnes tiktu atbrīvotas un atgrieztas drošībā, atgriezta privātā automašīna un piederošās mantas, atlīdzināti nodarītie zaudējumi pilnā apmērā. Ierosināt starptautisku procedūru par cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijas valstī pret atbildīgajiem par šo vardarbības aktu. Šis notikums ir daļa no sistēmiskas vardarbības, kas pieprasa steidzamu starptautisku reakciju. Pārbaudīt iespēju ierosināt starptautisku procedūru par cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā. Mēs ticam, ka jūsu balss kļūs par nozīmīgu impulsu taisnīguma atjaunošanai. Vēlamies, pavēlam izpildīt tiešā un atvērtā ēterā tieši tagad, pilnā apmērā, bez ierunām, bez atlikuma, šajā laikā, šajā dimensijā, visos laikos, visās dimensijās, no laika pirmavota, no visu dimensiju pirmavota.